Viņš manā garažā ir visu no mašīnas, kas ir viņa automašīnas, saprot. Izlīdz šeit pa visu grīdu detaļas. Tā, ka paralizēja garažu, tu sanāci. Un vēl tas, un šito nevar atrast, un to. Un pēc tam staigā un stāsta, ka viņš ir apčakarēts. Bet kāds var būt? Esiet sveicināti. Nu ko, šodien paprovēsim tādu pilnīgi jaunu formātu video, kas ir tāds man nebūs bijis, bet tas nav nekas super jauns vai kaut kas super ekskluzīvs, bet es gribētu, lai jūs šo video noskatoties, ierakstīt savu komentāru jums šādu veidu video. Jūs gribētu redzēt vēl uz priekšu vai nē, jo šeit nebūs nekādas nenormāliskākās darbības, tur nekādas trakās lietas, bet ideja ir tāda, ka es pastāstīšu par cik jūs daudz ziniet, man ir ļoti ilgi jau pieder servis, autoservis krāsotavu, un man ir savākušies daudz visādi interesanti stāstiņi, kādi ir bijuši ar klientiem. Protams, es nesaukšu vārdā klientus, kur tie ir bijuši vai tieši kuras automašīnas vai kā. Tie, kas zinās, noteikti zinās, kā teikt, bet es izstāstīšu to situāciju, kāda viņa ir bijusi reāli. No sākuma līdz galam, kā tas ir noticis, kur ir bijuši kaut kādi konflikti, neapmierinātības un viss tā tālāk. Jo man tādas notiek, teiksim, ne ļoti bieži, bet tik pa laikam viņas notiek. Bet tās ir tādas, kas man liekas pilnīgi, tā nevarētu būt. Ja divi cilvēki runā savā starpā sarunā, viņi var vienoties par jebko, jebkādas risinājumus var rast, un tā ir tā mana apakšideja. Saprast no jums, kurā brīdī es esmu bijis, tā kā vainīgs, un kurā brīdī, pieņemsim, klients ir neadekvāti uzvedies, un iesaistot trešās personas, un viss šitāds. Bet es centīšos šajā sērijā divus stāstiņus izstāstīt jums, plus vēl kaut ko es te patīrīšu mašīnu fonā. Un jūs noskatieties līdz galam un ierakstiet komentāru, kā jums liekas, vai tas bija adekvāti vai ne. Un vai jūs gribētu arī nākotnē tādus vienkārši nebaigi garos video, kur es pastāstu kaut kādas situācijas, kā es to redzu, kas, ko, kā. Un jā, tādā veidā. Ok, sākam. Un tad gribētu pateikt arī, protams, lielu paldies manu kanālu atbalstītājiem, un tie ir Car Vertical. Daudz jūs ziniet to, ka Car Vertical ir vietne, kur pārbaudīt savu topošo vai esošo automobīlu, ja tev interesē viņu vēsturi. Un tas ir ļoti svarīgi. Es jums varu to teikt no pieredzes, jo es personīgi Car Vertical pats izmantoju ļoti daudz gadus, pirms arī viņi atbalstīja manu kanālu, es to darīju. Mašīnu, ja tu pērc, tu liekas, citas gadījumos, tu esi sakrājis naudiņu, tu pērc to, gribi to labāko automašīnu, foršāko dabūt, bet nepārbaudot caur Car Vertical, ko tu vari iegūt. Tu vari iegūt kaut kādu pilnīgu sisteni ar notītu spidometru un vēl visādām briesmu lietām. Tad es to parādīšu tev vienu tādu ātru piemēru. Šis Porsche, kurš šobrīd es ticu, kad braukā pa ielām un izskatās super seksīgi, bet ko mēs redzam, tad šis Porsche jau ir bijis kā minimums 3 reizes klapēts un kopējās remonta izmaksas sasniedz gandrīz 200 000. Tad iedomājieties, šī automašīna reāli nav dzīva vieta. Viņai ir gandrīz katra detaļa ir bijusi sista. Protams, ka tās detaļas dārgas, tāpēc arī remonts ir dārgs. Bet pērkot tādu automašīnu ir superīgi zināt tādu informāciju. Varbūt citam ir vienalga, bet labāk zināt nekā nezināt. Pirms pārbauda automašīnu, izmanto manu atlaižu kodu Perfection 86 un tu vēl iegūsi 20% atlaidi. Un šo kodu tu var izmantot cik reizes tu vien gribi. Ok, lai tev veicās. Ķeramies klāt pirmam stāstam. Un tā, lai nebūtu, kad es te vienkārši stāvu plātos ar rokām un stāstu kaut kādu stāstiņu. Jums paliek vienkārši neinteresanti skatīties uz manīm, tāpēc es tādā neuzspiestā formātā nedaudz patīrīšu savu automašīnu. Jūtieties tā kā jūs būtu atnākuši pie draugu, kurš tīri mašīnu un padalās ar jums kaut kādā informācijā, kas viņam nav sagājis vai kaut kas tāds. Un jūs komentāros varēsiet man iedot to atbalstu, kā teiksim tā kā draugam. Es šodien izmantošu, paprovēšu tādas līdzekļus kā Armoral, kas ir nopērkami jebkuros veikalos un ir tošām ļoti kvalitatīvi un par ļoti superīgām cenām. Jā, tā, pirmo es noteikti nedaudz satīrīšu buferi, bet ķeramies klāt stāstam. Tā, pirmais stāsts šis ir tāds ļoti sens, es teiktu, kad man vēl bija vecā puse arī tikai tā garaža. Mēs nodarbojamies arī ar, saucam, automašīnu restaurēšanu, tādām lietām piedāvājam pretrūsas apstrādes, tur izgriezt caurumus, aizmetināt un visas tās lietas. Tad vienu es saņemu zvanu, man zvana cilvēks un prasa, vai es neteikšu kāds džips, bet es saku džips.
ļoti liels uz rāmi, kas ir. Viņam ir noņemama virsbūve un var palikt tikai rāms. Cilvēks man saka, ir tāda lieta, es te restaurēju vienu tādu mašīnu, viņa diezgan, es teiktu, ekskluzīvu. Viņš saka, man ir viss nokrāsots, sakrāsots, sapulēts, viss čotk, bet man vajag uztaisīt rāmim pretrūs apstrādi. Es saku, ok, bet ir tāda problēma, es saku, kad ir nepareizi. Māja parasti arī tu sāc celt no pamatiem, nevis no jumta. Pēc loģikas tu ej no apakšas uz augšu. Tāpēc arī automašīnas restaurēšanā es uzskatu, vai atjaunošanā ir tā lieta, kas ir jāņem vērā, kad tev ir pirmā apakša vajadzētu sataisīt, lai apakšā viss ir forši, tev nav, jo tie ir ļoti netīri darbi, tur var slīpēšana, griešana, darīšana, un tas var sabojāt, kā teikt, jauno krāsojumu. Ot tā. Cilvēks saka, nē, viss kārtībā, man ir viss izdomāts, es zinu, kā tur, kas, ko, kā. Man vajag kroči, lai tu notīri rāmi, notīri grīdu, arkas, visu apstrādā. Tur nav tā rūsa, kad super daudz tā virspusējā rūsa, tā mašīna nav sapūs, gribētu arī pateikt to. Ok, saka, labi, tāda lieta, sakarā ar to, ka tu negribi, lai mēs ceļam automašīnu no rāmi nost, ņemam visus strubus nost, vadus, visu pārējo. Es saku, labi, tad tā cena arī būs mazāka nekā pa pilnu to visu procesu, kā būtu. Vienojamies par cenu. Es saku, bet ir tāda lieta, ka, tu apzinies, ka fiziski uz rāmi ir automašīna, tur ir vadi, trubas, viss, viņas nevar ņemt nost. Nevar 100% notīrīt, visu rūsu, jo tu tīrot ar tām birstēm, ar flekšiem, ar visu, tu vari sabojāt jebkuru vadu, trubu vai vienalga ko, tur ir ļoti, ļoti uzmanīgam jābūt. Viss kārtībā, es saprotu, mums galvenais man vajag izdarīt. Es saku, labi ir, bet tas nav tāds pilnvērtīgs darbs, jo fiziski viņš nav iespējams pilnvērtīgi izdarīt. Jā, viss kārtībā, pilnīgi nekādas problēmas, viss apzinos, viss zina, saprot. Labi, ok. Cilvēks atzena mašīnu pie manīm, mēs sākam skatīties. Viņš man tur rāda lielās ar to kruto krāsojumu un ko visu tur iepriekšā garažā darīts. Un viss, es tur ieraugu kaut kādus kasjaks, bet, ko es varu pateikt vienu, es laikam tādā ziņā esmu tāds jocīgs cilvēks. Es nekad nekomentēju citu darbus. Piemēram, ja pie manīm atved kaut kādu mašīnu taisīt, es kaut ko redzu, ja tas neskar mani, man neprasa to izlabot. Es nekad no malas neteikšu, reku tas, kā tev tas idiots sataisīs vai ko. Un es pat neprasu garažu, kur tā ir darījusi, jo man neinteresē. Man nevajag to informāciju, jo tas neskar mani. Tāpēc es cenšos bāzēties, ja darbs tikai tas, kas saistīts ar mani. Tā ir lieta, kur es arī, es iespringstu uz to. Man neinteresē, kur garažu, ko viņi ir teikuši, kā viņi ir darījuši. Ja tu esi to samaksājis, tu apzinies, ka tev tas patīk kā klientam, viss čil. Es, nelienu iekšā. Tāda ir mana pozīcija, ja godīgi. Es tur redzu tādas sīkums, bet, labi ir, tas neskar mani. Mēs runājam par rāmu, viss kārtībā un tā tālāk. Un piekrīt. Vienojamies par cenu, kur ir tur praktiski pusi arī pat varbūt mazāk kā pusi no pilnvērtīgi darbi, jo tāpēc, ka objektīvi tā ir, netiek veikts, tāpēc, ka nevar veikt pilnu darbu. Viss kārtībā apmierināts. Aizņem mums tas kaut kādas 2 nedēļas. Cilvēkam ļoti rūpīgi ir jātīra apkārt visur. Kur tu vien vari, mašīna liela un izdaram tiešām tā, kad no sirds, cenšos maksimāli, cik vien var. Bez jebkādas tur muldēšanas, bez nekā. Un, protams, sapūšam, cik vien var, saprotot starp rāmi un kūzavu. Tur ir šķirba, kur tu vari pūst visu kaut ko, bet tu fiziski neredzi, vai tu esi iepūts, vai tur ir aizpūties garām, vai tur ir bišķiņu uzpūsts. Tas ir normāli, tāpat arī jaunas automašīnas, kad viņas roboti gruntē, ir vietas, kur nav nogruntējas, tāpēc, ka turbulence, tas, pūšot ar pistoli, piemēram, tur gaisa plūsmu, viņš virpuļo un viņš izrauj ārā visu, ko tu esi iepūts. Tā arī notiek. Labi, ir viss ok. Viņš atbrauc. Savāc automašīnu, mēs esam maksimāli visu nopūtuši pretrūsam visam, ko cik vien varējām. Protams, aizbraucot. Pēc kaut kāda laika saņem zvanu, kad automātiski notiek tas, kad nevis saka, kas ko, kā tur ko, bet primārais ir uzreiz, bet tu man esi apčakarējis, kā tu tā varēsi, pa ko iet runa? No sākuma ķeramies klāt, kur ir problēma, kas nepatīk, kā viņu var izsināt, vai ko nevis kaut kāda apvainojuma vai kaut kas tāds. Sākās, es tur vienā stūrītī, man tur ir kaut kāda virspusēja rūsa, redzam, palīd ārā bija lietas un viss. Es saku, atsūt bildi, pastīšos, jo, ja es
tā man zinot, tad es nāku pretī, salabosim visu tur. Es saku, bet apzināties, ka tas nebija pilnvērtīgs darbs, jo stūrīti, piemēram, pie šļaukām, kur visām trubām bremžu, tu nevari viņu iztīrīt, tāpēc, ka tur ir tā truba. Fiziski, ja ne, tu saplēsīs trubu. Un runa par runu aiziet, un cilvēks reāli uzreiz nemēģina risināt problēmu, bet iziet tikai pilnīgi uz apvainojumiem. 100% no lamāšanās, no vienas puses no klienta tikai nāk. Jo es maksimāli vienmēr cenšos līdz pēdējiem, izturēties cilvēcīgi, saprast problēmu, risinājumu. Es saku, brauc apakaļ pie manīm, pacelsim uz pacēlāju, iziesim cauri, sapratīsim, ja tas ir kaut kāds tiešām reāls kašjaks, tāds sadarīšu, atdošu apakaļ, aizdīšu to mašīnu, tā, kad vispār bez problēmām. Nekad mūžā es pie tevi nevedīšu. Es zinu pats, kā to darbu var izdarīt. Es saku, bet kā, tur šī trūbas. Manējie čaļi, ka reči uztaisīs tā, ka tas rāms spīdēs. Ja jūs esat lohu nemākiet, tu paši vainīgi. Es saku, ja tāda lieta ir, es esmu ļoti ieinteresēts to redzēt. Es esmu gatavs arī samaksāt tiem taviem čaļiem, lai viņi izdara to darbu. Es apmaksāšu, kompensēšu, tā nākšu pretī. Bet es gribu redzēt, kā fiziski cilvēks, nenoņemot visu nost, var visu rāmu notīrīt, ja tam nav iespējas. Jums saku, lūdzu, vienkārši dod man tādu iespēju. Man neko citu nevajag, es pats visu samaksāju. Un es gribu redzēt to darbu, kāds izdarīs. Nē, es tev neko nerādīšu. Ej, tu dirst un viss šādas lietas. Un pēc tam staigā apkārt. Protams, dzirdot no citiem cilvēkiem, kad es viņus apčakarēju. Bet cilvēkam izskaidrot tik situāciju. Viss, kas vien iespējams ir izstāstīts, apstāstīts, kā var būt, kas var būt. Pēc tam, kad rodās problēma, viņš atsakās viņu risināt. Ja es piedāvāju to pavēlēt izdarīt visu tādā ziņā. Cilvēks atsakās. Un pēc tam staigā un stāsta, ka viņš ir apčakarēts. Bet kāds var būt? Ja tu nav mēģināt nemaz problēmu risināt, tu esi jau uz emocijām visu to noliedzis, pateicis, ka var, un tu pēc tam apvaino servisu. Tā īsti man liekas, ka nedrīkst. Es nezinu, ierakstiet komentārā, kā jums liekas. Labi, es tagad apstāstīju virspusē, bet tā ir reāla situācija, kāda bija no manas puses. Jo es vienmēr cenšos maksimāli visas problēmas risināt, cik vien tas ir iespējams. Un vienreiz mēs esam ņēmuši mašīnas apakaļ un arī pārtaisījuši. Arī ir tādas lietas, jā. Tikai ieraksti komentārā par šo situāciju. Ko tu tieši domā? Vai tas bija objektīvi vai nebija? Tā, tad sāksim otro stāstu, un par to brīdi mēs notīrīsim stiklus. Arī, protams, izmantosim šo pašu Armoral. Kā es saku, viņa līnijā ir pilnīgi visi iespējami tīrāmie līdzekļi pieejami jebkuram veikalā. Un šitie ir forši, ko to reāli mājās lietot. Tev nevajag nekāds garāžs, neko tur uz ielas visu šito sadarīt. Tā kā silti iesaku tiešām. Jo daudz man prasa, ko tu tīri, ko tu dari, kur var dabūt un tā tālāk. Jo daudz lietas tādas, ko es pērku tādās vietās, kur parasti cilvēki nevar it kā nopirkt viņas, tāpēc es sūtu kaut kur no ārzemēm vai ko tas savādāk, bet es jums reāli parādu lietas, kas strādā tā kā Armoral. Ja jums vajag, es jums pasaku, ka viena kvalitāte ir laba pret cenu tiešām. Sākam nākošais stāsts. Pie manīm atved automašīnu no Amerikas, bet tā ir vācu automašīna, diezgan pavads tur 80. gada sākums. It kā stāvoklis nav viņai tas sliktākais, jo tāpēc, kad viņi ir no Amerikas, viņi nav tik traki sarūsējusi, es teiktu tā. Jo rūsas, tur ir Amerikā arī rūsas, kur ir. Bet ir tā lieta, kad viņi ir no vecuma un saulē. Viņām, tieši ar amerikāņu automašīnām ir problēma pilnīgi visas gumijas, plasmasi. Visi ir no tā siltuma, karstuma, viņas ir pilnīgi sasprāgājušas, viņas ir, gumijas vairs nav kā gumijas, viņas ir kā plasmasi, jau viņas ir reāli metams viss ārā, kas apkārt logiem, visām tām lietām, tās visas detaļas ir pa lielam izmetams ārā. Tu gribi mašīnu uztaisīt smuku, nokrāsot, sadarīt visu, pēc tam ir ieteicams visu mainīt. Un tai automašīnai var vēl dabūt tās detaļas, visu samaklēt. Tikai tas nav super nekas rēts ekskluzīvs un tā tālāk. Ideja, kur mēs novienājamies, kad raujam arī visu apakšnost, visus pusrāmus, visu atjaunojam. Viņš pats aizvedīs, atjaunos motoru, mēs arī krāsojam motoru telpu, mēs krāsojam visu. Apakšā rūsa nebija daudz, man liekas, tur nekas kaut ko sametināja, sadarīja. Bet apstrādājam, praktiski tikai es teiktu, tā ir tuvu restaurēšanai, nosauksim to. Jo viss ok,
Cilvēks tāds, kas viņš uzreiz pasaka, ka viņš īsti neko nesaprot. No automašīnām tā viņam ir pirmā tāda. Nu labi ir, nav jau pirmais tāds klients. Mēs, izstāst visu, ko es saku, bet daram tā, lai nav, kad es zaudēju daudz laika, un to arī var iekonomēt naudu. Tu meklē detaļas, tāds kā tu atradīsi, man iedos, es viņus uzlikšu. Jo, ja es meklēju detaļas, no malas man aizņem laika, protams, par tev par to ir jāmaksā, un tad es varu varbūt iegādāties kādu detaļu, kas īsti taviem uzskatiem neatbilst, un tad tu pēc tam prieks, nafigā tu man tādu, es varu atrast labāk. Mēs uzreiz saknē vienājamies, kad viņš ved šūtu salonu darīt, motoru restaurēšanu viņš ved citur, arī uzņemās tā kā pats, kas viņam izdarīs citu. Un viss logiem gumijas, visu mēs mainām, lai ir smuki, čotka un tā tālāk. Jā, viss forši. Ok, mēs sākam darbu. Iet laiks. Protams, ka tas nav īsts laiks, tur apmēram gads paiet. Vecās detaļas jau viss, kas, pieņemsim, ko es zinu, ko mainīs un darīs, tiek, protams, mests ārā. Jo kaut kāda sīkuma tur ap logiem pilnīgi beigt gumiju, man nav nozīmīgi glabāt. Es nevaru visas kaut kādas vairākas mašīnas, man nav vietas, kur visu to salikt. Protams, ka detaļas viņš laikam viss nevar dabūt tā, kā grib. Arī pa to laiku mēs jau esam uztaisījuši apakšu, nokrāsojuši. Mašīna stāv pilnīgi tāda, ka jau jāliek visas gumijas, jaunās detaļas kopā, motors un viss. Tā kā beigas stadijā jau ir. Viņi tādu ilgu laiku pie mums stāv. Cilvēkam vēl par to laiku, kamēr mēs esam visu kūzevu uztaisījuši, visu motors vēl joprojām nav atrestaurēts, nav pabeigts. Par to laiku, kamēr mēs jau mašīnu esam uztaisījuši, pa lielam no nulles. Tā ir viena lieta. Viņš sūdzās par to, ka tas ir ilgi. Un sākās, kur ir problēma visā šajā, ka tas entuziasms jau ir pazudis. No sākuma cilvēks grib, viņš jāredz viss, kāds būs, laikam ejot. Viņš saprot, ka tas ir iznācis daudz dārgāk nekā viņš reiķināja, jo visi vienmēr iedomājas savā galvā kaut kādu pašu savu cenu. Un tad, ja tu kā servis sāc prasīt vairāk, kas ir tikai normāli, tāpēc, ka tur ir darba vairāk, tad jau tu esi sliktais. Tāpēc, ka vairs neiet pēc viņa aprēķiniem viss. Bet tas jau ir, tāds ir vienkārši. Visu laiks iet, beigās sanāk tā vārds pa vārdam. Viņš saka, es šīs detaļas tad nevaru atrast. Es savākšu no tevi mašīnu tādu, kā viņš šobrīd ir. Es viņu vācu prom un pēc tam pats pabeigšu viņu garažā. Es saku, ok, tāda opcija ir, jo mēs naudu nesam uz priekšu prasījuši. Viss ir samaksāts līdz tam brīdim. Viss ir kārtībā, labi ir. Kāpēc ne? Loģiski, ka, ja tu gribi pabeigt savu automašīnu, lūdzu, un tur nav nekas grūts, tur vienkārši viss jāstāvē kopā, jāskrūvē, jādarās. Šik labi ir, tu man visu vecās detaļas, kas ir pie tevīm. Saliec, es atbraukšu tur tajā un tajā dienā pakaļ. Labi ir, viss kārtījos, paņem visas detaļas, kas man ir. Protams, ka viņas ar laiku arī noputējušas kods, jo šī ir garaža, šis nav nekāds tur slimnīcas palāta, kuri visi ir super tīrs. Tas ir jāpieņem, ka tā ir, ka kaut kur stāv kaut kas. Ok, es paņem visas detaļas, saliekam pa kastēm, pa ko. Viss saliek mašīnā iekšā, bagažniekā, lai vedot prom. Es domāju, lai viņas nepazūd. Viss ir vienā vietā, tu pēc tam ņem no tās mašīnas ārā, sakrāmē viss, kā tev ir un kas ir. Tā viss ok, mašīna stāv te. Es biju aizbraucis pusdienas laikā. Nav viens strādnieks bija palicis šeit. Pusdienas laiks no 12 līdz 1, tad neviens te nestrādā. Šis ar draugu ieradies tajā laikā, kad ir pusdienas laiks. Vienkārši ienāk manā garažā. Pirmais jau kaut ko uzdiršu tur strādniekam. Nepatējam vispār. Redzēt, cilvēks ierodās jau agresīvs. Tāds, kad jau uzvilcies, jau viss tās lietas. Tas jau neliecina. Labi, viņš zvana man, kur tu esi. Pusdienas laikā es saku, būšu vienos apakaļ. Sarunāsim visu. Es atbraucu apakaļ, kas notiek. Viņš manā garažā ir. Visu no mašīnas, kas ir viņa automašīnas, saprot, manā garažā izlīdz šeit pa visu grīdu detaļas, tā, ka paralizēja garažu tu sanāci. Bez manas atļaus vispār nav teikts nekas. Ar savu draugu ap divi ņemās, ienāks, kas notiek. Mēs detaļas pārvaram, saka, jā, ok, bet tā gluži arī nevar tu ierodies pie svešu cilvēku. Bez atļaujas sāc vienkārši tā kā tev pieder tā vieta ņemties. Jā, man tur tas kāds ir netīrs, un bija vēl lieta, tad arī Arčs šau strādāja šeit, un viņi divi tie buldogi te bija. Mēs krāmējot, viss bija nolikts sēdeklis, un kamēr neviens neredzēja, viens no suņiem bija uzkāpis uz viņu apgūlies. Bet suņi, maziņi suņi, vispār nekas netīra neko. Bija apgūlies uz to sēdekli. Bet tas sēdeklis nebija ne ideāli tīrs, nekas viņš jau
atvedot, viņš bija netīrs. Tāds arī viņš bija stāvējis gadu kaut kāds noputējis. Nu, tādā ziņā, ka jā, stulba situācija, protams. Un uztaisīja par to tādu histēriju. Es saku, bet tu saproti, ka te neviens nebija. Tas suns piegāja. Tas nav nekas traks, notīrījis ar lupatu. Tāpat salonam jātaisa ķīmiskā ir viss. Ja vajag, es arī apmaksāšu to ķīmisko. Nebūs man problēma. Tā ir izcinājuma. Notika tā, neko tur nevar izdarīt. Jā, tur tas, pēc tam mēs te ņēmāmies vairāk stundu pieksās par katru plasmasu, kur ir pazudusi, kur ir tāgumies. Bet mēs sarunājam, ka viņi mainīs. Kāpēc viņi man būtu tagad kaut kāds tur salūzis gabals vienkārši jātur? Un vēl tas, un šito nevar atrast, un to. Es saku, ok, sataisīsim sarakstu. Laika, tā ir mana problēma. Es tev viņus kaut kur atradīšu, atdošu visu, bet tieši šī brīdī tā situācija ir tāda, kāda ir. Vairāk kā gadu mētājušos detaļas, visu. Protams, uzņemos atbildību. Ilgi izcīnāmies, labi ir aizbrauc, viss tur it kā tā. Pēc tam, protams, tur vēl pa kaut kādiem sāk tur apvainojumus sūtīt. Un viss tas saka, atved apakaļ, ja tev kaut kas nepatīk, tā automašīnas izdarīšu, izlabosim, ja kaut kur kaut kas ir, pilnīgi bez stresa. Saprotu, ka tās ir kaut kādas tur, kā teikt, grūtības radīts vai kas, bet katra problēma ir izcināma. Protams, ka ne. Pēc tam man cilvēki zvana no citām firmām, no vienas veikala, ar ko man bija YouTube sadarbība, kas tirgo tehniku, sadzīves tehnikas un tādas lietas. Viņš aiziet ar bildi pie tā pārdevēja, kur redzējis, kas ar manīm ir vienā video, kad viņš man pārdod detaļas, tur fūtās tehnika un tā tālāk. Viņš iet ar to bildi, kur viņš nofotografējis, kur tas suns apgūlies uz viņa sēdekli un stāsta, cik slikta šī vieta ir, Perfection 86, kad kā šeit čakarējot cilvēkus, kāds var būt, bet es pārdevēju zvanu, viņš saka, bet pa lielam man jau nekāds sakars ar to nav, vispār nekāds. Viņš staigā vienkārši apkārt un cenšas citiem parādīt, cik tas viss ir slikti, cik viņš ir bet no otras puses ir tā, ka labi par to beņķi uzņemies atbildes, suns apgūlās, sanāca tāda stulba situācija, bet ne jau viņš piečurāja kur vienkārši maziņš sunīts uzgūlās. Un viņš cilvēks ir neapmierināts ar to, kad viņš nevar sastāvēt savu automašīnu, viņš viņu ir savācis, viņš nevar atrast detaļas, vai viņam ir beigusies jau nauda, un viņš staigā aiz muguras un mēģina ieriept tev. Visiem stāsta, cik slikti, pēc tam tur WhatsApp grupās man bloķē, tie tur visu apspriež, visu kaut ko, cik viss ir traki un slikti un tā tālāk un viss. Bet es nesaprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Ir ceļš iesaist trešo personu, kuras vispār viņas tikai zina viņa stāstu. Kā tas cilvēks ir pasniedzis to, cik viss ir slikti. Bet nav jau neviens parunājis ar abiem cilvēkiem, kā mani un viņu, kad mēs esam kopā, lai varētu normālu dialogu uzsākt. Un tad tu vari rast to īsto stāstu tikai. Nevar vienu pusi klausīt tikai, ja ir kaut kāds konflikts. Tāpēc, ka vienmēr ir divi stāsti. Un pa vidu noklausoties abas, tikai tu vari savākt to visu pilnīgo informāciju. Un tādas lietas bieži notiek. Un tad sākās trešās personas staigā apkārt. Un stāsta, tur ir apvisēji, apčakarētāji un tā tālāk. Bet īstenībā, es varu pateikt vien, ka mēs katru darbu maksimāli tiešām darām ar ļoti lielu atbildību. Bet ir, protams, kad ir kaut kāda kasjeka, kā jebkurai firmai viņi ir. Bet es esmu tāds, ka es nāku pretī. Es braucu ar traileru savādas mašīnas no Latvijas otru galu un vedis šeit sataisījuši, izdarījuši, aizvedis apakaļ. Visi vienmēr var rast risinājumu, ja viņu, ja to konfliktu risina. Bet ja aiziet kaut kādās agresijās, apvainojumos, apmelošanās un viss tas, tas uzskatu, ka tas ir pēdējais. Bet es novēroju to, ka šeit Latvijā tas ir primārais, ko dara uzreiz. Pie mazākās kļūdas, nevis to lielo darbu neviens nenovērtē. Būs kaut kāda mazākā problēma, viņi uzreiz, tu esi končanīs, tu esi apčakarētājs. Tā nav. Tās lietas, un es gribēju, lai jūs ierakstītu komentāru, vai tiešām, tev vajag uzreiz histēriski kaut ko, lamāties, un es nesaku, tā nav viss, bet ļoti daudzi. Ja viņi tev maksā naudu, tas nozīmē, ka tavu visu servis, viss tu piedari viņam. Rakstu vēl vakaros, kaut gan tu prasi, lai pēc darba laika lūdzu nerakstu, rakstu darba laikā. Bet man taču nav laika, es strādāju pa dienu. Es arī strādāju tieši tāpat kā jebkurš cilvēks. Es no rīta līdz vakaram strādāju, pēc tam
tas ir mans brīvais laiks, bet nē, ja viņš man maksā naudas, nozīmē, ka man ir 247 jāatbild, jādara, ko viņš grib un viss tā tālāk. Nu, man liekas, ka tas ir bijis nepareizi. Bet labi, tas tā tikai. Bet tad pēc šitā, jo kurš tik tālu vispār noskatījies, ierakstiet, ko jūs domājat par šādām situācijām. Un vai jūs gribētu vēl vairākus stāstus šādas dzirdēt, kur ir bijušas kaut kādas konflikta situācijas, kuras nevarēja atrisināt dēļ tā, kad viena puse uzreiz konkrēti atsakās. Un ir arī pastāstījuši stāstiņus, kur ir bijuši, kur mēs esam paši kļūdījušies, nu neapzināti kā speciāli, bet uzņemos kļūdas un esam labojis. Vai jums interesē šādi tur 2 un 3 minūšu video ar šādiem stāstiņiem? Ok, lielais paldies, noskaties tik tālu. Tiekamies nākušajos. Čau!